Sašodīts. Kas tad nu, Kārli? Atkal viņa. Kam tad jābūt? Nu, vai tad kāds jūs izsako, nu? Nu, vai tad te idiota trūkst? Futu! Nu, šausmas, nu, es nesaprotu, bet vai tad tāpēc vajag tik šausmīgi lamāties un spļaudīties, nu, Kārli? Lamāties nedrīkst. Spļaudīties nedrīkst. Pīpot nedrīkst. Smēķēt, protams, ka jūs drīkstiet, bet tikai tam atļautajās vietās. Nu, labi. Nu, dažreiz jau var ar pārējo iemītnieku atļauju tepat. Saprotu? Ak, šeit tā. Tad jau nobezdēties bez atļaujas arī nedrīkst. Ja bēlni jūs. Nu, šausmas. Nu, taču nekļūstiet rupši. Nu, jūs taču neesat mājās. Ko tu priekšnedz zini par manām mājām? Atved šurp, lai sprākst nost, būs miers. Vai tad šeit jums ir slikti? Nu, paskaties, cik te ir skaisti. Nedod Dievs, ja jums kaut kas paliks slikti. Ko tad jūs darīsiet? Nu, tad? Niek vien gan jau kāds atrast. Nē, nu šausmas. Nu, saprotiet, māsa nekādi jūs nevarēja pie sevis paņemt. Tādēļ atvedu uz nabaga māju. Būtu jau veduši uz mežu, bet mežs redz pārdots. Dēļ viņam taču studēt jāiet. Bet jums ir jāsaprot, ka dažkārt apstākļi spiež. Spiest priekšniec var tikai māga, ja pārējās, protams. Savādāk no visiem apstākļiem ir izēja. Protams, ja ir galva, ja tā nav pakaļā. Nu, šausmas, cik daudz rūgtuma jūs sevī, Kārli, nesat. Nu, tu pilnīgi ārprāts. Bet es spļaut jau nedrīkst. Tu jau priekšnēc pat nenojaut, kas tas ir izmisums, sāpes. Kārli, jūs neko par mani nezināt. Un vispār, Kārli, kad jūs mani beidzot sāksiet saukt par Ievu? Nu, cik mēs varam jūsoties, nu? Nu, nevajadzēja jau. Ieva. Jā. Saprot, mēs šeit esam labīši. Jā, labs. Pasties, tā kā mēs taču esam te visa viena liela ģimene. Saprotiet? Saprot, bet Ieva ir labs vārds. A, ko tad tu? Jūs to jau mēs esam viena liela ģimene. Nē, nu, tā jau tas būtu, bet tad jums, es atvainojos, Kārli, tad jums gan ir jākļūst pieklājīgam. Nu, šitā nevar runāt. Nē, nu, ausis svīs, Nu, to nu gan es nevaru solīt. Nu, saprotiet, tā mēs vienkārši labāk sapratīsimies. Jā, es klausos. Nu, Krustmāk, un ko tu man zvani tādā neparastā laikā? Nu, bet tu taču saproti, ka es esmu darbā, un man nav laiks ar tevi te runāt. Nu, nav. Nu, kas tad ir noticis tev? Ak, garlaicīgi. Nu, taču tu pati zini, kāds ir mans darbs. Es nevaru tagad pie tevis aizbraukt. Nu, nevaru. Nu, tu tikai neaizmies lūdzu zālītes iedzert, ja? Un viss, jā. Jā, nezinu, kas pie tevis aizbraukšu. Labi, atā. Jā, vēl viens nelaimīgais nabaga mājas kandidāts. Nav viss. Viņa nav vientuļa. Viņas draudzene vienkārši ir aizbraukusi ciemos vai kaut kur citur, es nezinu. Aizbraukšu. Gaidi vien. Noklausīties. Svešas sarunas nav pieklājīgi, cienītais Kārli. Bet mēlot, vai tu maz priekšnēt zini, kā tas ir? Gaidīt, un pretī saņemt piespļaut dvēseli. Nu, starp citu, ja kas, es nemaz arī nemaloju. Es paņemšu brīvdienu un aizbraukšu. Jā. Es beidzot aizbraukšu. Brauc vai nebrauc pie bēlni jūs visus? Nu, šausmas, man vairs nav ko teikt. Nē, nu, tas ir kaut kas šausmas. Labs rīts, Ievi. Labrīt.
Atkal kā lecējaties. Nu tāds jau viņš ir, nu. Laikam traucēja. Es tūlīt. Man jāpalīdzies strumē. Ņem un lasies projām. Es jau arī tūlīt tieši projām, ko tad man? Pagai. Nu man jau sen viena doma nedod mieru, nu. Kas tad ir uz tavas sirds ilgonīti? Nu runā jau visādi, bet kā tas ir? Vai šeit, tas acīt, bieži mainās iemītni? Nu nomirst, es domāju. Nu gan pajautāju. Nu, ilgonīt, tu jau pats saprot, nu šeit ir tāds jāmats, jā? Šeit cilvēkus atver, un no šejienes arī cilvēkus aizver. Bet ir bijuši gadījumi, kad atrod arī viens otru. Tā arī bijis. Jā. Tad jau man viss iespējas varbūt tikt tie jaunas sievas, ko? Tūlais, nu. Nē, nu kas zin. Ejiet pie vēl ar visām mecenēm. Ko tu vēl stāvi? Nu eju. Bet drīz atnākšu to pakaļ. Nē, vajag pats iztikt. Es arī. Projām man nav ko te vispār. Es turmātu. Ai, dieni! Kas notika? Es tev uz māju klēpī nevedīšu. Nu, šausmīgi smieklīgi. Dod roku. Nē. Sāp arī? Jā, nē, nesāp. Bišķi. Kas notikās? Kas notika? Nē, nu paskaties, paskaties kāda tā kumija. Viss ir galīgi izļodzījusies. Es nezinu, laikam jau tomēr jāaizved pie tā Pētera. Varbūt, ka viņš varēs sataisīt savā darbnīcā. Nu vai Kārlis nevar sataisīt, apstīties un sataisīt? Varētu padomāt, ka Kārlis kaut ko saprot no kurpēm. Nu kaut ko jau saprot gan. Dod tik šurp. Jā? Nu kā tad? Tiešām? Jā, siksniņi jānomaina. Bet te jau papēdis arī jāmaina. Es domāju, nav ko... Pamatīgi nodancojuši. Jā, nav ko, pat jaunas jāpērk. Jauns, kas šitā maiņas? Dod šurp otrāk. Otru? Gan jau tev ir skapī, kā čabatko Nu, uzvilkt. bet kā es tā tev došu? Nē, nu man tik nērti. Nu es jau tik dzēnu amziet. Dod tik šurp. Man taisni vakaros vajag ko paķimerēties. Nu, labi. Rīt no rīta būs gatavs. Jā, nu labi, paldies. Vai diena. Skrien dujieviņi, man liekas, tās trakās vecenes atkal nāk. Nu, bet mēs taču runājām. Nu, savaldies kādu lūdzu. Man jāsvaldās. Tā kā es būtu mieru solījis. Bet šī jau ir laba. Tāda figūriņa. Tā tuvs tāda nevis pie mums te večē. Par laikapstākļiem, tad šis rīts ir saulains visā valstī. Valdošais ir mērens, dienvidu austrumu vēju dzestrāks. Šis rīts ir vietām Vidzemes augstienē, kur gaisa temperatūra 7–10 grādi, taču citviet valstī šorīt gaisa temperatūras vārstās no 10 līdz 12 vietām 13 grādiem un Rīgā plus 15. Diena gaidām lielākoties saulaina, dienas gaitā gan mākoņu daudzums no valsts dienvidrietumiem palielināsies, un vakarpusē Kurzemē ir gaidāms arī lietus. Turklāt šodien pastiprināsies arī dienvidu austrumu puses vējš, brīžiem brāzma. Gaidīja jau ar rīta autobusu. Nu,
Es taču tev nebiju solījusi, cikos es atbraukšu. Labi, ka es vispār. Nu, vajadzēja taču saprast pašai, ka gaidu. Vai dieniņ, nu vai tad tu nezini, kāds man ir darbs? Reizēm pat pavadu nakti, turpatās uz darbu. Vai dienīgais es biju. Lai ko nu savedus, tā jau nedēļu nerādīsies atkal. Jā, nerādīšos. Nu tā tu to veču dēļ sevi norod. Bet vismaz kāds tev kaut ko atstāj. Par ko tu runā? Ko atstāj? Nu, netēlo man es nesaprotu, ko Nu, tu netēlo man tagad muļķi. Nu, tā tas notiek. Pansionātā parasti veči par kopšanu. Nu, kaut ko atstāj. Mežu, māju, mašīnu. Nu, kurš kuru vēl? Neko neviens man nav ne novēlējis, ne atstājis. Man arī nevajag. Nu, muļķa, tu esi tāda pati kā mātes. Skolotāja. Es ar savu māti lepojos. Jā, tā kā lūdzu neaiztiec viņu. Muļķības. Tevī nav nekā no mana brālīša. Paldies Dievam, es esmu atsitusies mātē. Jā. Nu žēl, ka tā sanāca. Būtu laba sieva bijusi. Vai tev tiešām vairs nav nekā cita, par ko runāt? Protams, ka ir. Paskaties. Es jau sen gribēju tavās kāzās izdancoties. Un kleitas drēbei, kleitai arī jau kodas metās iekšā. Un tu tā arī domā palikt viena. Es? Viena? Nezinu, Krustmāt. Vai tu gadījumā neesi lietas kursā, kāpēc ir tā, kā ir? Ko, Krustmāt, tu nezini? Ak, Dievs, cita sen jau būtu nospļausies. Jā, cita tā var, es tā nevaru. Jā. Es varu. Bet būtu es jaunāka. Nu, vai tad tev tiešām jau nav gana to? Krustmāt. Kaut gan, ja es tā padomāju, mums jau pansionātā arī tādas situācijas dažkārt izveidojās. Vai dieniņ? Jā. Nu. Es atkal domāju, ka tur visi tā čurn un gaida tikai kaulaino. Nē. Tur dažkārt notiek tik trakas lietas. Bet es tev neko nedrīkstu stāstīt. Nu, tas vienkārši nav pieklājīgi. Un tu tiešām domā, ka es tagad skriešu pa visu ciemu un klačošos. Nu, es taču neesmu stulba vecena. Nu, labi, neapvainojies. Nu, redzi, pēdējā laikā, jā, nu, labi, es tev pastāstīšu, jā. Nu, labi, redzi, pēdējā laikā mums 2 kundzītes ir uzklupušas virsū 2 kungiem. Jā, bet nu tur jau nekas daudz nesanāks. Jā, tā būs, jā. Jā, nu, brīnumi gan. Kā tad tu to tā varētu zināt? Nu, redziet, ir tāds Kārlis. Viņš nelaiž klāt nevienu sievieti sev. Laikam jau kaut kad ir apdedzinājies no tām sievietēm. Jā. Ak, tu mums cik nu pērlīgs. Nav viss. Viņam ir ļoti smagi cietusi kāja. Ļoti smagi. Bet redzi, ir problēma. Viņš negrib iet pie doktora. Un es nekādi viņu nevaru pierunāt. Bet vai tad jums tie, tur uz vietas doktoru nav, ka cilvēkam tā ir jācieš? Ir doktori, bet tie ir tādi vietējie doktori, bet viņam ir vajadzīgi speciālisti, tur ir nopietna vaina, saprotu. Nu jā, tā ir problēma, jā. Es nezinu, kā. Nu ņem tak to problēmu, iemet mašīnā un bet projām. Kur tak liksies? Ai, dieniņ, nu bet kā tu vari iedomāties, ka es viņu ar varu tagad stumšu iekšā? Nē. Es jau vēlos, lai viņš pats grib. Bet tā vispār, es tā padomāju, tāds ļoti tāds simpātisks kungs.
Bet tikai, nu labi, reizē viņš tāds rūcējs ir, bet tā. Ak, simpātisks, tu saki. Jā. Tad jau viņš tev laikam patīk. Tu ko? Nē, nu, es saku, man viņam ir jāpalīdz. Es nevaru, man viņš ir jāpierunā. Bet grūti jau būs. Būs grūti. Jā. Būs ļoti grūti. Nu jā, bet klausies. Nu, ir, redzi, Ieviņa, ir cilvēki. Nu, ir tādi cilvēki. Viņi skrien visu mūžu, tā kā tādi kumeļi. Un tad vienā brīdī atkal visas vainas saskrien tā kā uz dzimšanas dienu. Ai, un tā vientulība tāda. Krustmāt, tu runā par sevi, bet tev taču ir Oļa. Oļa. Jā. Oļa aizbrauc uz Itāliju uz 3 mēnešiem. Tā. Jā, un kas zin, kas ar mani var notikt pa to laiku? Man pat bailes padomāt. Nu, kas ar tevi tāds var notikt? Nu, kas? Nu, es atkal atbraukšu. Jā, atbraukšu. Pagaidi. Zini? Nu, Zini ko? nu, Ņem mani pie sevis pansionātā. Tad tev nebūs jāskraida pie manis turpu šurpu katru nedēļu. ko tu esi iedomājusies? Nu? Es, lai tevi tagad ņemtu pansionātā. Tu saproti, tur ir savi noteikumi, tur ir jāstāv rindās, tur ir vajadzīgi nosūtījumi. Pilnīgi aizmirst nekādā gadījumā. Nu, tu taču, Atkal tu visu sarežģīji. Tā kā es ne uz visu laiku, es tik uz tiem 3 mēnešiem, nu, kamēr Oļa atgriežās. paklausies. Jā. Ko tu esi iedomājusies? Nu? Kā par mani tagad visi šie ļaudis domās, ka es, priekšniece, savu radinieci, bez rindas laižu iekšā? Nē, kādā gadījumā. Nē. Bet kam ir jāzina, ka mēs esam radinieces? Ak tā, kur palika tā tava mūžīgā nostāja pret pansionātiem? Nekad mūžā, tikai pār tavu līķi. Nu, kā tad tur ir? Nu, es gribu zināt, kā tur ir. Nu, kā tur ir tai pansionātā. Šorīt pat aidieniņ kāda krika ieskrēja mugurā. Cīdols tā kā sasāpēs un galva pilna tā kā piebāsta ar kaut ko. Domāju, tak pie Ieviņas tak būs labāk ūdens glāzi, taču nelieks. Ak, Dievs, kas par frāzēm? Nu, kas par frāzēm, Krustmāt? Es taču tevi pazīstu. Tu esi viens viltības iemiesojums. Tālūk. Muļķības. Katram vecam un slimam cilvēkam, tāda kāda es, ir tiesības uz sociālo aprūpi. Vecā un slimā? Tu? Veca un slima? Ak, šausmas, tu taču ar savu ekstravaganto izskatu tur visus pārbiedēsi. Bet nu labi. Nu, es padomāšu. Nu, varbūt. Bet es padomāšu. Bet nu man jāskrien, man ir autobus, es skatos jau tūlīt jau skriešu Nu, projām. kas tur ko domā? Jā. Klaiti gultu, parīt būšu klāt. Labi, es padomāšu. Tā. Es saku, ka man no darba neatbaidīs. Dieniņās. Pārbaidīs. Nu, bet kas tad man vainas ir? Nu, es esmu tāda pieticīgi ģērta vecīte. Nu, kāda man vaina? Nu, pārbaidīs. Mudīgi jāskrien.
Kodīts taču nevar kādam rādīt. O, sveiks! Paklau, tev kāds smēķis ir? Es esmu atkal tukšā, nu. Kas tev rasmiņu vairs naudu nedod? Nu, nemaz jau tik bieži es viņa nepēc. Nu, tak nav naudiņas nepīpo tad. Negribi dot, nevajag. Bet nespirdiķotē, ja? Vienmēr tu tas gudrais. Labi, nelec uzreiz no biksēm ārā. Šeit ņem. Ņem visus. Visas tencini. Ev, kas tev tur? Sieviešu kurpes? Kāda pelnišķīta tas tev atstāja, ko? Kaut kur redzēts. Pag. Detektīvs atradies. Priekšniece. Āre, tieši tādām bieži klikšķina uz mūsu galu. Nu, māsiņām ir klusas čabatas. Ja tu neaizvērsies, es tev tās cigaretes atņemšu. Labi. Bet tu man pasaki, jūs abi ar Ievu, tā sacīt, nu tu pats saprati. Muļķības! Priekšnecei sapalīšu kurpes, paņēmu salaboju, tas arī viss. Nu, cepuri nost, ko vajag, to vajag. Vai tad es ko saku? Nu, bet varbūt jums tomēr, kas sanāk ko? Nu, es tavā vietā. Aizveries! Manā vietā viņš. Zini, šorīt ātri atskēja. Višam insults. Diezin vai atpakaļ atvedīs. Tu vispār klausies? Tu zini, bija jau ar te pa biezu. Par biezu? Nu, pagaidi. Tūlīt būs tie jaunie klāt. Un ko tad tu teiksi? Tad dikt man viņa interesē. Nu, bet padomā. Varbūt būs kāds, ar ko uzraud zolīti. Citā te var nomirt no gablaicības. Vai tad nomiršana nav pansionāta galvenā atrakcija? Ai, nu izbeidz. Tu esi vecīt galīgi nojūdzies. Zini, te var līdzēt tikai viens. Nu, ko tu psihologs ieteiks? Nu, tev darētu atzīt kārtīgs šņabis. Dod šurp, ja ir. Nu, dod naudu un būs. Nu, kas ir? Netrako, man jātiek vaļā no kurpēm. Zini, Jurka redzēs, ka šī iekāpja autobusa. Tad jau viņi tikai vakarā būs atpakaļ, tad tu dos to naudu. Nu, ņem, skaties, nestais ziepes. Nu, nemāca veci runas. Nu, vēl būšana. Izspiegojāt. Ko vajag? Nu, es gribēju, mēs gribējām. Tu ilgonīt neesi redzējis. Un tamdēļ jūs man skrējāt pa visu parku pakaļ, lai to paprasītu. Nu, Kārlīt, bet mēs taču neko ļaudu. Nu, Tu runā patiešo, ja kas sakāms. Jā, Ja jā. ne, Mēs varam arī patiešo, jā. nu, Es te vienu dienu sēžu un domāju, tev tā nabaga kāja. šeitā Tā kāja. Un es izdomāju, man radi atsūtīja no laukiem jaunu dzīvu, tāda moderna. Un es tev uzadīšu zeķes. Un būs silti un labi. Ha? Tu neesi mazliet jukus? Tak vasarā ārā ir vasarā. Rasmīt, tu domā, ka te kaut kāds kolhos, vai? Nu, galīgi, einos. Kārlīt, klausies, es tev no pusdienām atkal atstāju visu tas čingulīti, redz šito te. Sievietes jau tik daudz nevar apēst, bet
vīrietim jau vajag vairāk ņemt. Ej, tur attār visu savu višķis pakaļ. Ko ilgonim viņam vairāk vajag? Nē, ilgonim man tie paši radi toreiz atsūtīja tādu čingulīti kūpinātu mājās. Es iedošu viņam, viņš veic veselu nedēļu, es noteikti pilns vēders būs kā likcijā. Es parūpēšos par ilgonijā. Nu, tu redzi, Kārlīti, Rasmiņa ilgonīti čubina, bet es tev varētu pačubināt, ko? Kas vēl nebūs? Man ir, kas man pieskata. Jā, un aprūpē. Ko? Pasaki man, kura ir tā bāba? Es viņai visus acis izkrapēšu. Tu neuztraucies. Te bez mums neviena cita sievieša nav branga. Uz tām vecenēm jau nav ko lūrēt nemaz. Nu, tā jau būtu, bet zini, viņš būs noteikti ieskatījies kādā sanitārē vai medmāsiņā. Jā. Tiš, žagats, projām! Tiš! Jā. Nu, tu dari vēl kādam labu un redz, kas sanāk beigās. Nu, tu jau būs tā zinātāja. Man Kārlītis ir labs. Iet prom! Vienīgi es zinu, šitie vēlni pielikuši cenu. Man pat smēķi nesanāk. Nu, vispār ir labi, bet smēķi nesanāk. Tu paprasi Rasmiņai, tikko jau tev meklē. Jā, man liekas, ka tāpēc šos tevim uzmetus aci. Tev viņi būs jāprec. Ja ne, tu dabūsi parādu sadot. Smieklīgs joks, jā. Bet jau tā padomā, tik veca, jo viņa nemaz nav. Klausa, es tak laikam redzēju tos jaunos. Ai, viņi man galīgi neinteresē. Nu, bet tu paklausies, ka tev runā. Viena tāda, īsta ārzemju aktrise. Baigi foršā. Tu neesi ķerts? Laižam uz māju. Ew! Ko ar kurpēm? Nu, dod man, es nokārtu. Nu, skaties, ja tu palaidīsi muti, tu laimīgs nebūsi. Nu, es taču neesmu muļķis. Nu, klausies, tu labāk man pasaki, ko mēs darām to, kas no kabatā? Ai, atstāj sev, tev tur tā tik būs. Es vairs negribu. Nu, es ceru, ka man pietiks, klausies. Pietiks. Ko tu visu laiku skaties tajā pulkstenī? Cikos pēcpusdienas autobuss pienāk? Tu kādu gaidi? Muļķības braucam! Laižam! Vai dieniņā skat tikai roza nepiemetās? Rūta! Ko tu te dari? Stīgi! Un tu? Ko es? Baigi labi iekotelējusies. Jā. Un atkal skaita naudu. Jā. Es te dzīvoju, un viņi mani paši ir ievēlējuši tādā amatā. Jā. Un kas? Kāza par dārznieku. Atradusies te viena, pati bez grēka esi ko? Vaigā. Nu tā jau šnelo izskaties. Neko jau nelīsa tik tā kazas kājā ārā. Izbeidz, tas bija sen un tā nav vairs taisnība.
pati bez grēka nav, kā es teicu. Tā. Sarunāsim tā. Netrīci, ko tu trīci? Sarunāsim tā. Tu mani nepazīsti. Ja palaidīsi muti, lidos ārā no šeienes. Pagaidi, tu no kāda slēpies, ko pasaki? Teci, un turi mutīti. Ārprāts! Nu, ka tā vecā grēka pagale te ir, nu, tad te ies jautri. Ak, Dievs! Tu zini, kopš pie mums ir tā, kā viņu sauca? Nu, tā Vilta, nu! Jā, vispār vairs nav miera. Nu, zini, ko? Ir jau arī pēc ķēva. Visi tik skrien skatīties uz viņas. Fui! Ko tu redzi? Bet tu zini, mana sirds tomēr jūt nelaimi. Mans ilgodīts taču vēl tik jauns ir, klausies. Ak, ilgodītis! Kas tad no tā ilgodīša? Vot, kad viņa sāks ķerties pie mana Kārlīša, vot tad gan būs ziepes. Nu, mēs Man jau redzēsim. stress sākās. Neko jau nav kaut. Redz, kur ielīdušas jau. Tu tikai neuztaisies pa baigo draudzeni. Ko tu līdzi nepaņēmās mani? Nu, labi. Lūdzu, cienājieties, te jau tādas nevar dabūt. Es principā neēdu saldumus. Sen jau? Nē, es vēl vienu paņemšu, jā. Pielīdīga. Jā, kas jau. Kritik pielīdīga. Vai dieniņi rasmi tādas tev būs spējas zeķīt tad mīksta? Jā, šitās būs ilgonim. Jā, un es beigšu šitās un adīšu arī Kārliņu tādas pašas, nu tikai viņa izmēru. Protams. Es vienreiz teicu. Es teicu, ka tas būs mans. Jā, vēl tu nezināji. Veselādus, vai dieniņi, vai. Bet ko te varētu darīt šī iestādē? Žurnāli ir visādi, veci jau, bet ir jā. Veci ir jā. Nemētā somu. Grāmatas arī tā kā ir, jā. Nav jau. Un dambrete. Neatceros pat, kad pēdējo reizi spēlēju dambreti, bet tagad būs iemēs. Skaties, tā ir viņa, turējam klāt. Pat nedomā. Nemuļtojies, es gribu iepazīties. Nu, tu jūtas laikam es. Sveikas, meitenes, vai netraucējam? Lūdzu, bariņā uz siltāk un jautrāk. Nu, sapazīsimies tā. Tu esi jauniņā, vai ne? Nu, es esmu Ilgonis, bet lūk, šis ir Kārlis. Ilgonīt tā nav smuki. Kāda nu es jauniņā, bet Kārli, vai tu man roku nebūs? Ko vēl negribēs? Ava, tu es tev pateikšu pie austiņas. Nu, uz mutes tu neizskrit uz galīgi. Nē, vienmēr uz pakaļas. Tu esi brīnišķīga. Labs zināts, sabučāsimies. Redzi, es te teicu. Man, es arī tā kā gribu. Nu, izbeidziet taču vienreiz. Mans un aste ir. Ārprāt! Ja tas tad man Jā, nu. Man par to Krišana ir viena jāsta anekdota. Jā?
Zini, man arī ir viena. Nu, tur, ir tas zāģeris atnācis. Es saku, reku tev baļķis pie kājas, ir jāsazāģe. Viņš saka, bet man pie kājas. Es nesapratu. Ko jūs man sliedziet visu laiku? Tādi pabuļķīši, goda vārds. Mums koncerts nāk virsū ilgonīt. Labāk mēs labāk varētu padziedāt to dziesmiņu, kur tu mums mācīji. Labi. Vai tad tagad vajadzēja? Sliedz te tikai visu laiku. Redzēsim, kā tev ies ar to dziedāt. Nervi beigti jau ir. Es ilgonīt tev patreiz. Yes. 3, 4, ja? Noziedies viņš, kas peonijas, aiziet jāņi pēdēdiena klāt, līdz par laukiem tīmeklišu dzījās, atvasaru sāks jau iejāt. Līdz par laukiem tīmeklišu dzījās, atvasaru sāks jau iejāt. Piedod labā, kādu sentimentu. Piedod labā, to man sāk, kas zeltains grūtaus. Kas kā tas, kā daudz mūži vēķi, katrs mirklis lietas līdzās vērts, kad ar pilnu vajag tukšu klēti, savā dzīvē taksi piemeklēts. Kad ar pilnu vajag tukšu klēti, savā dzīvē taksi piemeklēts. Piedod labā, tādu sentimentu. Piedod labā, to man sāk, kas zeltains grūtaus. Piedod labā, tādu sentimentu. Piedod labā, to man sāk, kas zeltains grūtaus. Tagad tad ķērkals. Mieru, mani mīļie. Es jau redzu, ka jūs esat sapazinušies ar Veltiņu. Nu, ko tad citu sadarīt? Veltiņa ir vēla pilna. Nu, jā, to jau. Ko tu, tās jau bija Kārļa anekdotes, nenosmieties. Vai priekšniecība nav nopirkusi jaunu blūzīti? Tāda smuka izstāsta uz kādu svētku. Kaut kā ļoti koša. Laikam jau būs bijusi dārga. Man nav nekāda svētka un dārga jau arī nebija. Vienkārši es gribēju nopirkt jaunu blūzi. Jā. Nu, tā jau ir. Sieviešiem jau vajag tā kleitas, tā blūzes. Manai arī bija kā traka. Es saprotu, Kārlīt, būs labi. Ilgonītis tas ir. Piedodiet, Ilgonīt, piedodiet. Nu, Dievs, Dāmas, ir informācija no virtuves. Saimniecītē ir apslimusi palīdza. Vai jūs lūdzu varētu aiziet kādu vieglāku darbiņu palīdzēt? Mirdzai slikti atkal. Aknas, ja? Nu jā. Es jau tā domāju. Es nezinu, vai aknas... Pīpēju un dzīra. Tā, kas pīps prasīja Marko. Nejagrasva. Mierīgi. Jā, mēs jau skrienam neuztraucies. Mierīgi. Visas jau nevar te stāvēt un ķert tā kā vārnas. Kāda var te ķērs, kāda nevar te neķērs. Veltiņ, Jā. uz tevi arī tas attiecas. Tev arī ir jāiet palīgā uz virtuvi. Nu, gan jau būsi ceļu uz turieni iemācījusies atrast. Nē, jā, bet
Nu, ko tur visi ies un to grīdu ķēpās, tur visu. Es gribēju vēl te parunāties. Nē, tu parunāsies citā reizītē. Redz, pie mums lūgumi netiek vispār apspriest. Mēs ejam un daram. Vēl te ej. Veltiņa apvainojās. Viņa tak vēl jauniņā. Kā tik nepielē pie malkas nešanas. Ilgonīt, ja tā padomā, jā, tā varētu būt. Vai tu varētu aiziet nokontrolēt, kas te tur īsti notiek? Varbūt, ka tiešām, kad pa smagu darbu viņai neuzlūk. Labi, es aiziešu, bet man Kārlim jāpalīdz pat repēm. Tu neuztraucies, es palīdzēšu. Nu, nezinu, viņš taču baigi smagais. Vai tu vāksies prom? Ej! Es jau pa gabalu dzirdēju tavas smietas. Es ļoti priecājos, Kārli, kad es sāku smieties. Nu, ko tad es tā sievieti jau te jocīgā viss parāda? Jā, to jau es zinu, ka to jau viņa prot. Jā, tu zini, viņa, kas saka, tur... Kārli, par viņu tagad nerunāsim. Es gribu parunāt par tevi. Par mani? Jā, par tevi. Nāc sēd. Par tevi es gribu parunāt. Saki, lūdzu, kā tu jūties? Kā barometrs? Precīzi var noteikt, kāds rītā būs laiks. Nu, tāds sāk, kā traks. Jā, ļoti smieklīgi. Atkal smejies pats par sevi. Bet tev ir jāsaprot, Kārli, ka tu nevari ar savu kāju ilgāk vilkt garumā. Tev jādodas pie daktera, saproti. Nedrīkst citādi. Pie joda viss tos ārsts. Es taču teicu, neiešu uz operāciju. Tad tu paliec pie sava, jā? Nu, bet, protams, kāja taču ir manējā. Tā jau tas ir. Bet es vismaz centos, Nu, bet tu necenties, es nesaprotu, ko tu vari ņemties ar maniem. Vai tad es esmu pa daudz uzbāzīga? Tu man atvaino, lūdzu. Es vienkārši tikai gribēju, lai tev labi. Nu, nē jau tas. Es nesaprotu. Nu, ko tu ņemies te? Šeit šitanī te vietā, ne bedrēt. Kāda sieviete? Kāda sieviete? Nu, Kārli, kāda sieviete? Ai, lai paliek. Nebūtu šitie nolāpītie ratiņi, būtu man vecā darbnīca. Vai tad tev bija darbnīca? Kas tad notika? Tā man daudz kas bija. Nosvila. Nosvila? Ārprāts. Un ko tu tur darīji tajā darbnīcā? Nu, bija prasts kurpnieks. Taisīja kurpes. Nu, es apmierinātu. Nē, es nesaprotu, kāpēc tu uz mani dusmojies. Es tiešām vēlos par tevi kaut ko vairāk uzzināt. Nu, labi. Un kas notika ar māju? Nodega. Vecs elektrības vada. Es jau skrēju tur glābu, ko varēju. Tur jau es arī sabeidzu to kāju. Ai, dieniņ, bet vai tu pie dakterīša gāji uzreiz? Ai, es nav no tiem, kas pa tām poliklinikām tur vazājas. Es jau domāju, ka tur tik tāds čipuks vien ir. Es jau nedomāju, ka būs tik traki. Žēl. Man ir ļoti žēl par visu, kas ar tevi ir noticis. Patiešām, Kārli, žēl. Man žēl darbnīcas. Es tikko biju visu sapircis jaunu. Viss instruments, viss. Tikko ar roku bija piešāvis. Sāk strādāt, patika man. Un šeit tev. Bet zem cita es gan nevaru pastrādāt. Kārli, tu runā tā, it kā lepnis būtu. Ko? Lepnība tevī iemiesojusies ir. Kārli. Nu, varbūt. Bet es nevaru pacest to konvejeru darbu. Man vajag kaut ko savu. Kādas es tev kurpītes pašūt? Man? Kurpītes? Vai, Kārli, es tev nepateicos pat
par šīm kurpēm, ko tu salaboji. Paldies! Nu jau atkal veselu gadu varēšu skriet ar viņām. Paldies, nu nieki jau vien ir. Tas jau nav jauns, tur lāpīts, ilgi jau neturēs tāpat. Bet, ja dabūtu labu materiālu, tad diegs kārtīgs. O? Tu saki, materiāls ir vajadzīgs, ja? Jā. Diegi vajadzīgi. Jā. Materiāls. Diegi tev vajadzīgs. Kārli, tev ir jābrauc uz Rīgu pie dakteriem. Un tur tu pēc tam varēsi nopirkt diegus, ko tev vajag visu, lai man uzšūt kurpītes. Nu, ko tu saki? Nu, Biltniece. Ļaujies padomāšu, drīkst? Padomā. Klau, tev zvana atkal. Man ir jāsteidzās. Kā tu padomā, lūdzu, ja? Padomā. Nu, Biltniece. Nu, tad jau redzēs, kā tur būs. Kas tad bija tāds, ka man tā bija jāskrien? Man nekur nav miera. Es kreņķējos par Kārli. Kas tad ir mirst nost? Tad jau jāsauc mācītājs. Nu, nē. Bet Kārlis tāds dīvains palicis. Pat jaunu kreklu nopircis. Katru dienu tik vilkodams skujas un tik runā par prom iešanu. Prom? Ak, dienīgi, ko tāds prom? Bet te viņam pa priekšu, pa pakaļu. Tagad viņam projām. Nu, es jau to pašu saku, bet kaut kas dīvains viņam tomēr ir. Viņš esot pat operācijai piekritis. Nu, un kur tu te redzi kreņķi? Tad jau jālec ir debesīs aiz prieka. Nu jā, bet man liekas, ka viņš to tevis dēļ. Manis dēļ? Pagad, tu ko nejūko? Es neesmu muļķis, tūliņ saprat, bet veltiņ paklausies. To arī man dikti. Pagaidi. Tu saki, viņš manis dēļ. Nu, jāpsiš, tad jau tas visu maina. Tā jau domāju, tu priecājies, bet es... Ļoti priecājos, neņersti. Labāk palīdzi man. Tu zini, kāds ir Kārlis? Viņš ir pārdomā. Nu, nē, es viņu pazīstu. Tas ir kā bankā. Un tad jūs abi iesiet prom? Nu, neskrēj zirgam pa priekšu. Bet tu redzi, man visa villa gaisā. Un tagad man gribās kapiju, nu tādu lielu krūzi. Un vēl ar piešpricīt, ejam, ilgonīt, ejam.
vai. Tu smoks esi. Tu patiešām viens tas ēdēsi? Jā, un kas ir? Nedrīkst. Nekas jau. Bet vajag pagaidīt, kad būs mums labās atpakaļ. Nu, bet varbūt es gribu viens pasēdēt, padomāt. Tu zini, tomēr jau pēc operācijas kaut kāda savādāk jauna dzīve būs. Padomā to avīzi jauno. Jā, par tiem jā. Aha. Labi, tik noslēpumaini. Tā, jums te ir randiņš, vai ne? Abi? Randiņš? Par ko tu runā? Kā par ko? Par tevi un veltini. Ko tad citu? Ej, tik labāk pie savus zobarstu, ka nenokavē rindu. Tad tomēr taisnība. Draugs vēl skaitās. Ej. Satikšu bez tās mūžīgās tavas pavadošās svītas. Ilgonīts, nabags, galīgs, sašņurts. Tu kaut kur dosies? Vai es labi izskatos? Tu ļoti labi izskaties. Jā. Jauns tērps, tāds skaists. Jā, tu jau arī ļoti skaisti izskaties. Pavisam cits cilvēks. Nu, ko tad nu es, sieviņ? Es tikai domāju, nu vai tiešām tev vajag sevi šeit norakt, šajā te? Tu domā šeit? Kāpēc? Darbs paliek darbs, kāda starpība šeit vai citur? Nē, nu es domāju, nu kādā kultūras iestādē, kādā kultūras namā kaut kur, piemēram, nu. Tu domā, ka man te vajag baigā duka vajadzīga? Nu, Kārli, man šeit Te tiešām ir liela duka vajadzīga. Nu, nav, Kārli, man duka vajadzīga. Man vienkārši ir jāmīl cilvēki. Un es cilvēkus mīlu, un es labprāt viņiem palīdzu. Saproti? Tālūk. Ai, Dievi, tā kā nekāda duka, Kārli, mums te nav vajadzīga. Saproti, šeit visi, šī visi ir mana ģimene. Un es cik varu, tik es viņiem visiem palīdzu. Saproti, tā ir Kārli. Ģimene? Jā, ģimene, tā ir mana ģimene, jā. Nu, un ko par to saka tava īstā ģimene, vīrs? Man nav ne ģimenes, ne vīra, un es vispār, Kārli, par to pat nevēlos runāt. Lūdzu, neko man neprasa, es tev neko tāpat arī neatbildēšu, un vispār nav vecas lietas cilvēku. Nu, es saprotu, bet nejautāt es arī nevaru. Tu taču man izprašņāji. Nu, tā jau tas ir, Kārli. Bet man jau tev īsti nav pat ko stāstīt. Nu, ko es tev pastāstīšu? To, kas notiek ar vairākām simtām sieviešu pirms kāzām, ka viņu līgavainis viņas atstāja, jo tāpēc, ka pēkšņi iepatikusies kāda cita. Tas ir arī viss. Nu, es apmierināts. Bet to, ka tā būs mana. Sapratu. Ar draudzenēm bieži tā gadās. Nu, bet šis ir tik smaita. Piekrapt šitādu sievieti. Nekas, Kārli. Viss jau sen ir pagājis. Sen es esmu visu piedevusi. Es sameklēju darbu tālāk no pilsētas un esmu šeit. Cilvēki šeit ir labi, ko varu, to daru viņu labā. Tā, Kārli. Un tāpēc, Kārli, arī tevi es mierā nelikšu, tā kā viņus nelieku mierā. Un tev būs jādodas uz pilsētu. Es tev tāpat nelaidīšu vaļā. Tev būs jāiet. Jāiet, tev būs uz pilsētu. Tas, lai tev celīši nesalst. Ja tu brauks man līdzi, es gribētu.
Es, Kārli, es kārtošu papīrus, es zvanīšu, es zvanīšu. Atkal. Jā, man atkal zvan, es nevaru. Kārli, piedod. Es tevi gaidīšu. Es tev zvanīšu. Jā. Nolāpītais telefons. Bet redz, roka ārā nerauj. Un ķīlu atstāja. Tad jau manis. Tev bija tā jāspriež, kāpēc es nevarētu noskatīties seriālam jaunāko sēriju? Pasaki man. Seriālu? Tev vesela traģēdija notiek mūsu acu priekšā, bet tu tikai krūpi pēc tā sava televizora. Bet ko man citu darīt? Nāk te grābt tās 7 lapas? Kam mēs to daram vispār? Zini ko? Mums ir jāparāda Ieviņai jāparāda, ka mēs strādājam. Un bez tam es nevaru ar to veco bezgodu nosēdēt vienā istabā. Saproti? Es tevi saprotu, jā, bet man vajag, lai tu saproti arī mani. Ar visiem šitiem stresiem un pārdzīvojumiem man tās kājas, saproti? Man tās kājas ir ļenganākas kā parasti. Kājas? Jā, nav. Nu, tev vienmēr tās kājas. Klausies, es nezinu, kas tev ir. Tu domā, ka man sirdi neplēš pušu. Pilnīgi sliktums pie sirds ir. Sev kumosiņu esmu Kārlīša labā atdevusi, o viņš nekā. Jā. Ilgons man arī naudu vairs neprasa. Avot ir labi, ka neprasa un nevajag arī. Avot labi. Iēdinājuši šitā odze ir viņus abus divus. Nosist viņu būtu par mazestēju. Jā, tā beidzot ir ideja. Nē, klausies. Es cietumā viņas dēļ nesēdēšu. Savā vecumā cietumā. Ko ar mani izdarīs to? Ko tad mēs darīsim? Nu tad ir jāiet un ir sūdzēsimies Ieviņai. Mēs te bijām pirmās un viņai ir jātur karte par mums. Ievai! Nu es jau dzirdu. Bet klausies. Nu tu ej viena. Nu man tā kā baili ir. Nu tad lai viņa ņem to tavu ilgonīti, es savu Kārlīti nedošu. Nu tu zini, kā man uzspiest pareizi, ilgonīti es nedošu. Kas man jādara? Kas tev jādara? Nu, kas tev jādara? Nu, tev nāk, tagad raudi, pilnā galvā raudi. Lielas bēdas. Kas tad ir noticis? Kārlītis mans. Vai tu Kārlim slikti ir līgā tur? Nē, man atņēma Kārlīti. Manu laimīti izpostīja. Pagaidi, es nesaprotu, vai tad jums ar Kārli, vai... Es taču redzēju, ka viņš uz jums tā kā... Nē, Kārlītis tikai tāpat bļaustījās. Viņš bļaustījās, lai nenoskaustu mūsu laimīti. Nu, tāpat vien, nu. Es to varu redzēt. Neredzēju. Nu, neko darīt. Bet, kad tā velta, kad atnāca un sāka šitā te korīties viņu acu priekšā, viņi abi dulli palika. Kārlītis pavisam muļks palika. Es tagad kaut ko nesaprotu. Vai tad tas viss ir veltas dēļ? Jā. Nu, kā tad?
uzrunāts. Un pagaidi vēl kas ir. Es tev tūlīt pateikšu. Viņi ir abi sarunājuši, ka brauks uz Rīgu operēties. Abi divi. Jā. Un vēl pēc tam. Es tomēr šaubos. Nešaubies, kā? Viņi aizbrauks uz Rīgu projām un pavisam nebūs. Ot tā. Ziniet ko, dāmas? Lai kā tas arī nebūtu, lai kas tur nebūtu noticis, es tomēr par to visu šaubos, bet... Ko tu tur šaubies? Es saprotu, ir viena lietiņa, kad mēs nevaram izspriest kāda vietā. Un es nevaru tā vienkārši ņemt un veltu izmest ārā no pansionāta. Jums tas, dāmas, ir jāsaprot, jā? Nu, nevajag šaubīties. Tu saproti, mēs bijām divi gruntīgi pāri pirms šitā te odze ieradās. Jā, bet... Jā, pareizi, tu saki. Nu, bet tu viņai pasaki, Ieva. Tu pasaki, lai viņa neaiztiek to man ilgoni vairs. Dāmas, nomierinies, tad aizejiet uz virtuvu saimniecībai, palūdziet kakao. Siltu kakao, nomieriniet nervus. Es instrumentus savākšu. Jā, ejiet droši, ejiet. Celies augšā. Lēnām, es savākšu. Kakao, iedzerat kakao. Tu krustā, vai kad atkal tu nevari iet? Dieni jāiedzer kakao. Vajadzēja būt. Viņš man atrakstīja, lai gaidām šeit. Nu, kas te labam šoferim no Rīgas atbraukt? Nu, taču tas ir viens pūtiens, nu? Nu, nesaki viss. Pāri par 100 jau ir. Strunts. Bet diez kāds tad nu būs. Izbeidz veltiņ. Tu plosi manu sirdi, nu. Sāplos, vai ne? Salāpīsim. Nu, ko tur var salāpīs? Tu te uzskiti kā sniegs uz galvas. Un nu ir baigais juceklis. Nu? Un kur tad ir kreņķis? Un vispār? Es jau ilgi te nebūšu. Es braukšu mājās. Nu, jo te nav mana īstā vieta. Ko? Nu, jā. Bet kā tad Kārlis? Un es? Nu, bet kāda tev daļa par Kārli? Un tu, ja gribēsi, man piezvanīsi. Un tad jau manīs. Bet tagad neviena vārdā turi muti. Tu redzi, tā žagatas jau salidojušas ir. Sveiks, ilgi neredzētais. Kā redzi, tavas pielūdzējs jau dīvas kopš rīta. Nācās aizkavēties, doktora aizturēja. Nu, ko tu nāci caur parku? Nu, ko tu māžojies? Ai, netarkšķi. Man nepatīk, ka viss te no visām pusēm skatās. Man vēl pie spieķi jāpierod. Nu, tas taču ir Strunts. Galvenais, ka es uz kājām. Kā
Kārlīti, es tev te puķītes salasīju. Būtu kaut cenu zīme noņēmusi. Kāds tev par daļu? Pati neko nevar ne nopirkt, ne salasīt, un te vēl citiem rādīs ar pirkstu. Jā. Atradusies te, Madonna. Paldies. Tilgun, tu varētu panākt uz mirklī. Nu, ko vajag, to vajag. Kas ik pa lietu? Klausies. Kas Ievai tur, priekšnēcei viss kārtībā ir? Kā tu to domā? Nu, redz, mums bija sarunāts, ka viņi brauks man līdzi uz Rīgu. Tos papīrus tur. Bet brauca medmās. Un tagad nav ne zvanījusies, ne ciemā braukusi. Man jau arī neērti zvanīt. Nekas nav dzirdēts. Vienīgi tāda klusāka palikusi. Bet vai viņai darba trūks? Šodien satiks un varēs paprasīt. Ko traks vai? Tas nebūs smuki. Un vienu brīdi jau likās, ka jums kas sanāks. Jā, bet tagad laikam tev atkal cita prātā. Atkal detektīvu tēlo. Kārli, tu ar to spieti izskaties burvīgi, tā kā tāds kungs. Es jau arī saku, Elza, esmu tev dzīvu apēdīts. Pasarg Dievs! Visi jau dikti gaida. Juris un Pēters ir pa bārdas noskaluši. Kārli, nāc, sēdies, apsēdies. Es tā gribu apskatīt, kāds tu izskaties tagad. Tur tāds, jā. Sēdies. Redz, kur tev kaut kas uzkritis. Vai liks mieru, gan es pats. Man kaut kas netīrs. Kārlīti, tu tāds vājiņš esi palicis. Es tev atkal vistiņu no piekdienas paturēju. Liecies mierā, pats ar visu tikšu galā. Jaunie cilvēki zvanīja no mājām. Mājām jāiet visiem uz atpūtas telpu esot. Kas tāds noticis? Kāpēc tāds steigi? Es nepaprasīju. Jādodas. Bet tikai tāda ar dziesmu, kā viņas ir ārā. Kādu? Piedod labā. Piedod labā, tādu sentimentu. Piedod labā. Krusmāt! Atkal tu tā esi! Kā tu tā varēji? Vai kāds man var paskaidrot, kas tagad tikko notika? Pārpratums! Kārtējo reizi pārpratums! Ak, pārpratums, ja? Nē, es vairs neklusēšu. Šitā vecā padauza. Viņa izplutināja savus krusmeitas kāzas, bet es jau to nezināju, ka tā ir Ieviņa. Es tev tūlīt parādīšu. Šeit tev tu atsāk. Un tas tev pat Kārlīti man gribēja atņemt. Un es pateikšu Ievai, ja? Ievai? Jā. Tu taču esi pilnīgi nenormāla. Pilnīgi nenormāla. Es esmu nenormāla. Es skrienu. Es esmu nenormāla. Zini, kā nepatīk, ka taisnība. Kārlīti, tagad mums spēs. Prom no šejienes, prom! Prom visi! Valeriāna, prom! Tu šnaps ir vēl? Tagad tiešām vajag. Pirms es. Lai ātrāk pasaka.
Labrīt, Ieviņ! Labrīt, Kārli! Es tā priecājos, ka tu atnāc. Nu, ja jau tu aicināji, tu labi izskaties. Paldies, tu arī tik elegants un uz abām kājām. Krustmāte visu izstāstīja. Vai dieniņ, viņa man visu izstāstīja. Man arī, nu, konspirante. Kādās tik ķibelēs viņa nav iepinusies? Ak, kungs un tētī. Vai dieniņ, paldies Dievam, viss noskaidrojās. Tu man piedod, kad es tev sabojāju atbraukšanas ballī. Es tevi gaidīju, bet tu neatnāci. Man prieks, Ieviņ, ka tu mani gaidīji. Tas nekas. Tas tev, Ieviņ. Kurpes! Kungs, cik skaistas kurpes! Es uzvilkšu. Nē, es taču solīju tev. Kungs, cik skaistas kurpes! Vai šito ņemšanos? Ak, Dievs, cik skaists ar rosīti! Nu, pie laiku es centos, jā. Cik skaisti! Kārli! Paņemšu jau. Jā, Šo arī. dod, jā, es pieturēšu. Tādas kurpītes nekad mūžā nav tāds bijis. Kārli! Nu, uzvelc otrā derēs vai... Nu, redzi. Kārli, paldies. Ak, tu mans vecais rūceita. Ai, dieniņ. Mana misija ir beigusies. Bet tā ilgonīgi nāc, nu. Mums nav ko izdomāsim. Nekas vēl nav beidzies! Vēl nekas nav beidzies un vispār nav nekas labi! Vārna! Ot šitā būs labi! Ot šitā būs labi! Jā, šitā! Ot šitā! Pilnīgas vārna! Tukšrozi, dzīvē reti laime kāds, kopēc cirku Mārtiņu rozi, un pie manis ciemos nāc, un pie manis ciemos nāc, un pie manis ciemos nāc. Viņu glāzē un par dodu mirkli šim. Mārtiņa rozē, teiks mums glāzē, mēs tai līdzi sādēsim. Mēs tai līdzi sādēsim. Mēs tai līdzi sādēsim. Ne bez nozinās tāpat, jo tik jauni un tik skaki mēs vairs nebūsim nekad. Jo tik jauni un tik traki mēs vairs nebūsim nekad. Jo tik jauni un tik traki mēs vairs nebūsim nekad.